Jēkaba 5. nodaļa no 16. līdz 20. pantam būs mūsu teksts pārdomām. Un tur ir šādi vārdi. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudzspēj taisna cilvēka lūgšana darbodamās savā spēkā. Elija bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūgdams lūdzu, lai lietus nelītu un nelīja virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdz Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības, un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābs tādu vēseli no nāves un apklās grēka pulku. Āmen. Jā, kungs, paldies Tev par šo skaisto dienu, Tēvs, ka Tu esi devis, un paldies Tev, Tēvs, ka varam būt Tavā namā, tik kopā skaitā, Tēvs. Paldies Tev tiešām, ka varam Tev pielikt un Tev pateikties un dziedāt Tev slavu dziesmas, Tēvs, kopā ar brāļiem un māsām. Paldies Tev par to, Tēvs. Jā, kungs, lūdzu Tev par Aivi, par šo vārdu, kurš sludinās, Tēvs. Tēvs, dod šo vārdu viņam, lai tiešām šis vārds krīt uz mūsu sirdīm, mūsu prātiem, Tēvs, ka mēs varam sadzirdēt to, ko Tu vēlies šodien atteikt. Es kopā ar mums un sveikotās. Lai Tev ir slagots un pateicības. Āmen. Amen. Varētu apsēsties. Paldies, Uldi, ka Tu aizlūdz par mani. Un tad, kad mēs lūdzam, Dievs nāc un lai tas vārds krīt manā sirdī. Ko darīt, ja neiekrīt? Ko darīt, ja neiekrīt? Tad gribās piecelties un iet prom un sacīt, šis dievkalpojums nebija man. Vārds nebija man un kas tik nekas. Tad es saku, ja tas vārds nav tev, tad tavs uzdevums ir vienkārši sēdēt un lūgt Dievu, lai kāda sirdī viņš nes augļus un krīt. Ne? Tā mēs arī varam kalpot savstarpēji. Kad jūs esat draudzē, jūs jūtaties drošā vidē? Jā, flanks un nē, flanks. Es ceru, ka tā nav. Ka mēs visi varam teikt, ka mēs esam Dievu namā īpaši savā draudzē. Mums reizēm jau mēs varam aizbraukt ciemos un nejusties, varbūt sveši cilvēki vai kā citādi, bet savā draudzē tā ir tā vieta, kur mums būtu jābūt. Teikt, es te ienāku iekšā un te ir droša vide man. Kas tad ir droša vide? Nav atbildes. Mēs nekaujamies, vai ne? Mēs nekaujamies. Bet no kā mums, kas ir tā drošā vide, mums cilvēkiem visiem ir bail no ievainojumiem. Mēs arī ticīgi cilvēki ievainojam viens otru. Un es gribu, ka mēs šo sprediķi arī šai drošības tematikai veltam. Jo par to runā ne tikai šie 5 panti, bet patiesībā Jēkaba vēstulē izvijās cauri šī doma par šo drošo vidi kā draudzes vide. Vai es nāku draudzē, kur es jūtos droši, kur es jūtos emocionāli pieņemti, vai es nāku draudzē, kurā es varu runāt ar brāļiem un māsām par grēku, par savu dzīvi, par tām jomām, ar ko es iespējams ar visiem nerunātu. Tomēr, lai arī ko cilvēks par sevi sadomātos, mēs visi dažkārt par sevi sadomājamies varenas lietas. Mūsos ir katrā maziņš lepnības gariņš, kas mūsu augstprātību uzskrūvē. Kā bija tas teiciens? Es eju ar paceltu galvu. Jā, kā tur bija tas turpinājums? Jā. Stumdu mākoņus, ja? Un tā, kad tas saka, vai tu esi lepns, tu saki, nē, es tikai abrīnoju debesis. Ja? Patiesībā jau mūsos katrā ir daļa lepnības, un ko te mēs dažkārt pie Kristus nākam un kāds grēks nožēlojam? Lepnības un augstprātības grēks, būsim godīgi. Būsim arī man sakāp galvā. Arī man ir lietas, un arī šajās jomās lepnība, skaudība, kādiem vēl augstprātība. Laikam iedomība varētu arī norakstīt uz to augstprātības rēķinu. Bet lai mēs par sevi nesadomātos ļoti. Lai nav tā, ka mēs sakām,
ka tu tā pagriez galvu uz blakus sēdošo un saki, zini ko, es jau esmu mazliet labāks kā tu. Es jau tā skaļi neteikšu, bet man jau tā liekas, ka dzīvē daudz ko vairāk esmu sasniedzis un daudz kas vairāk ir izdevies, un tu tur sities pa to dzīvi un neiet tev tur nekā, un nāc katru svētdienu priekšā un sūdz grēkus, un mēs jau dzirdam tavas lūkšanas, kādas viņas ir. Jā, kaut Dievs piedot viņam tos grēkus reiz dzīvē, bet es jau esmu labāks. Tad Bībele šo augstprātību nograuja. Viņa arī manu augstprātības degunu ieliek sūnās. Un romiešiem 3. nodaļas 23. pants saka vārdus, jo visi ir grēkojuši. Un visiem pietrūkst dievišķās godības. Visi ir grēkojuši. Un visiem pietrūkst dievišķās godības. Un tiklīdz es noliedzu savu grēku, tiklīdz es neatzīstu Jēzu Kristu par savu kungu, tad es nevaru saņemt glābšanu un piedošanu. Nav iespējami. Pamats. Es jums tagad stāstu iespējams to, ko tagad svētdienas skolā māca. Ja es neatzīstu Jēzu Kristu par savu kungu, to, ko viņš izdarīja pie Golgātas, ja es neatzīstos savos grēkos, man nav piedošanas pie Kristus, jo viņš nav mans kungs. Pamats. Tā otra patiesība ir tā, ka man ir vajadzīgi brāļi un māsas. Bez jums es nevaru. Mēs nokaitinām dažreiz viens otru, piekritīsiet. Mēs pasakām lietas, kas mums nepatīk, mēs izdarām, mēs iedziļam. Mēs kā tāds bitīts reizēm esam. Es atnāku uz draudzi sadzelt otru. Vai viņš bija vainīgs? Nē, nebija vainīgs. Nezinu, sastrīdējos pirms dievkalpojuma ar sievu vai ar vīru. Vai, nezinu, tur brauc uz baznīcu, man viens tur uz 50 brauc pretī, priekšā, ka vajadzēja uz 90 km/h braukt. Ar vājākiem nerviem līdz dievkalpojumam atbrauc jau tādi uzvilkti. Kur var nolaist tvaiku? Kas ir latvietim vislabākā uzkoda? Otrs latvietis. Un tad no reizēm mēs atnākam uz dievkalpojumu, un tad mēs dabūnam sutu, un tas cilvēks tā noskurinās un saka, par ko tas bija? Ne par ko. Pasmaidi, ne tālāk. Visticamāk jau, ka pašiem cilvēkiem bieži vien dzīvē gadās kādas likstas, un tad mēs izgāžam viens uz otru. Bet man ir vajadzīgi brāļi un māsas, bez jums es nevaru. Vai es visus mīlu vienādi? Ar šo ir ļoti grūti. Droši vien, ka nē, es mācos mīlēt visus vienādi. Vai man ar visiem ir labas attiecības? Arī droši vien, ka nē. Daudz kam ir jāmainās manā raksturā, daudz kam ir jāizmainās jūsu raksturos. Dievs joprojām turpina mūs veidot, bet es nevaru pateikt, ka man nav vajadzīgi brāļi un māsas, kad es viens pats varu nopirkt vienu salu un tagad tur dzīvot viens ar savu ticību un savu Dievu. Bībele to nesludina. Bībele saka, vajag brāļi un māsas, un ja jūs bijāt tā vērīgi un lasījāt tekstu, tad arī Jēkaba vēstuli, pat neliekot klāt Pāvila vēstules, kas diezgan daudz runā par tādu vārdiņu cits citam. Tas liek par to domāt, ka man šodien es savu ticību vispār nevaru izdzīvot, ja man nav brāļi un māsas Jēzu Kristu apkārt, ja man nav draudze. Jo bieži vien tava nepilnība rūda manu raksturu, rūda manu ticību. Un arī otrādi, arī mana nepilnība pie tevis tavā dzīvē iespējams, ka tu saki, šorīt cēlos un lūdzu Dievs dod man mīlošāku sirdi, un tad viņš tev deva raivi. Jo ziniet, kā ir, tad, kad tu lūdz Dievam pacietību, viņš tev liek situācijās, kas tev pacietību trenē. Ja tu lūdz no Dieva vairāk mīlestību, viņš tev dod nemīlamāks cilvēks, lai tu mīlestībā varētu pieaugt. Būtu jau labi, kad es nonāku vidē, un tur visi tie manējie, kur es varu mīlēt, un tik ļoti labi man ar viņiem. Nē, mēs nepieaugtu. Mēs būtu kā mazi bērni, kas var dzert tikai pienu un neēst cietu barību. Es bez tiem sabiedrotajiem nevaru. Jūs redzēsiet, ka es jums pārsūtu svētru un konspekciju, jūs redzēsiet, pēdiņās esmu ielicis šo sabiedrotie. Tie esam mēs.
Es bez jums nevaru. Man jūs esat ļoti, ļoti vajadzīgi pat tajos brīžos, kad man liekas, man tā nereiz nav šķits vēl pagaidām, gan 2 gadu laikā, bet gan jau es kādreiz varbūt nonākšu, ka likās vajadzētu aizmukt kaut kur uz kādu klusāku vietu. Priekšnieks man krata galvu. Viņš saka, tu beidz runāt muļķības no tās kanceles. Bet man vajag sabiedrotie. Man vajag ticības brāļi un māsas. Un jaunā derība īpaši Pāvila vēstules tiek lietot šis izteiciens cits citam. Atcerēsimies, ka tas nav domāts visiem cilvēkiem, arī tur pasaulē. Nē. Tas ir domāts tikai ticīgiem cilvēkiem. Tādā kontekstā šie vārdi ir lietot cits citam, tikai draudzes kontekstā, ticīgo kopienas kontekstā. Un šis cits citam apzīmē brāļu attiecības, brāļu un māsu attiecības, savstarpējās attiecības, kādas mums ir. Ja es saku brāļu un māsu attiecības, un ja par to ir svētruna, tad man jāpajautā, kā jums liekas, kādas mums ir mūsu attiecības. No 1 līdz 10. 3 cilvēki iedodat vērtējumu. 8. 8, 2, 8, 7. 7 un 8. Labi, ka neviens nesauc no 5 uz leju. Tas ir labi. Tas ir labi, jo tiešām arī man vērojot, ka mūsu draudze, mēs tā necenšamies pēc dievkalpojuma. Ziniet, pēc kā var vērot draudzes attiecības? Ka beidzās dievkalpojums. Cik ātri paliek tukšs dievnams? Cik ātri paliek tukšs dievnams? Vai viens pie otra pieiet, vai apjautājās, vai aizlūdz, vai ir sadraudzībā, vai visādi citādi. Kādas ir tās mūsu savstarpējās attiecības? Ja pie āmeni ir tukšs dievnams, tas man būtu sāpīgi. Es, man liekas, vienā svētdienā aizslēgtu durvis ciet, un jūs nevienu nelaist ārā. Un piespiest, un teikt, un tagad paliksiet, līdz gaisma rietēs. Un mācīsieties viens otru mīlēt. Un mācīsieties viens otru cienīt. Tā tas nestrādā, vai ne? Jūs teikt, piespiedu kārtā nevienu mīlēt nevar. Pilnīgi pareizi, absolūti. Bet tad, kad es nevaru mīlēt, kas man ir jādara? Ar labākām drēbēm nekas nelīdzēs. Ar uztaisītu frizūru ar nekas nelīdzēs. Man ir jānāk pie savu debesu tēvu un jālūdz viņa palīdzību. Tēvs palīdz man mīlēt tos, ko man ir grūti mīlēt. Pavisam vienkārši. Palīdz man mīlēt tos, kurus man ir grūti mīlēt. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu. Ar šodienas acīm, es jau, man liekas, kādā svētdienā teicu, ka es esmu skeptiķis. Vai nu Dievs man ir devis pa daudz redzēt kādas lietas kalpošanas laikā, bet man liekas, ka ar šo mums iet grūti. Un patiesībā, es saku mums, es nedomāju tikai Priekulas draudzi, es domāju ticīgos vispār. Un mēs lasām, ko tad Jēkabs raksta? Kādus grēkus man ir jāizsūdz? Savus. Iedomājies? Man jau liekas, tā nāku baznīcā, es skatos pa labu un kreisi, man liekas, ar viņiem cauri būs. Nekas ten labs nebūs. Bet vai ne? Nē, viņš saka, manus grēkus man ir jāizsūdz. Tas nozīmē ne tikai vakarēdienu, svētdienā, bet arī ikdienā man ir jāapzinās, kad es grēkoju, nezogu, nesitu, nelaupu, bet varbūt ienīstu. Varbūt ilgstošu rūgtumu turu. Varbūt es staigāju ar nepiedošanu. Varbūt ar skaudību sirdī. Nezinu, tā māsa atbrauc visu laiku ar tādu skaistu mašīnu. Man ar Zaporožecu jābrauc. Ir mazliet kamoliņš šeit. Es gadiem lūdzu, jūs smejaties? Es jums vēl smieklīgākas lietas varu pastāstīt, par ko cilvēks kauž. Vēl smieklīgākas lietas. Šī jau ir liela. Mašīna jau ir liela lieta, vai ne? Nebūšu vienā dievnamā, ja tas brālis atnāks uz draudzi. Nevar būt tajā dievnamā. Es saku, kāpēc māsiņa tu tā, brālīt, kāpēc tu nevar būt dievnamā? Kas tev traucē? Es saku, apsēdies citā rindā, tur pašās beigās stūrī, uzmet deķi vēl sev ap galvu, bet sēdi, neskaties uz viņu. Tiem, kam nepatīk, ja viņš tev nepatīk, pagriez galvu uz otru pusi, bet neliedz Dievam runāt dievkalpojumā uz tevi. Zini, ko man atbildi?
ticība neļauj. Nu, ko es tev varu darīt? Es riķi, es tev apakaļ dievkalpojumā neievilkšu. Aiziet mājās. Nāk svētdien, man atnāk īziņa. Kā tev liekas, tas brālis būs dievkalpojumā? Es teicu, nezinu, pazvanīšu, noskaidrošu. Vai tu nāksi, jo kāds nevar atnākt, tāpēc, ka tu būsi. Iedomājieties, diezgan amizanti izklausītos, ne? Jā, traki būtu. Un droši vien tad svētības arī nevarētu saņemt. Redziet, Jēkabs nerunā par blakus sēdētāju grēkiem, bet par saviem grēkiem, par maniem grēkiem. Par maniem personīgajiem grēkiem. Jo mēs nevaram izsūdzēt citu grēkus. Varam? Izsūdzēt citu grēkus. Droši vien, ka nevaram. Mēs varam aizlūgt par cilvēku. Ko Jēzus teica pie krusta mirdams, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Jo viņi nezina, ko viņi dara. Bet grēkus izsūdzēt es varu tikai savus, Dievu priekšā. Manas personīgās attiecības ar Kristu. Tas man atgādina lūkoties vispirms uz sevi, nevis uz kaimiņiem. Uz mani. Dievam joprojām ir ļoti daudz darbs pie manis. To arī varētu teikt. Dievs, tev pie manis vēl ir ļoti daudz darba. Un draudzēji pēc idejas, tad, kad es iesāku dievkalpes prediķi ar šo jautājumu, vai tu jūties šeit droši, draudzēji vajadzētu būt tai veselīgai videi, kurā es varu runāt ar savējiem par to, kas man traucē dzīvot, un par to, kas man traucē manas personīgās attiecības ar Dievu. Jo ziniet, kāda ir grēka būtība? Paša grēka būtība ir sabojāt attiecības ar radītāju. Mēs tā reizēm ieciklējamies uz cilvēku. Grēks bojā attiecības ar Dievu pamatā. Un tāpēc mums visiem ir tik ļoti nepieciešama piedošana. Arī tev šajā rītā. Vai tu apzinies, vai tu neapzinies, tev ir vajadzīga piedošana. Piedošana, ko var dot tikai Kristus. Neviens netiek pie tēva kā viens caur dēlu. Tāda ir mācība, to māca Bībele. Un tad, kad es gribu izsūdzēt savus grēkus, es nāku un izsūdzu Jēzum savus grēkus. Un ko mēs lasījām lasījumā? Tie, kas atzīst savos grēkos, viņš viņiem piedot, jo Dievs ir uzticams. Ne? Brīnišķīgi. Ka es varu atnākt ar savu netik labo grēka mugursomu pie Kristus. Un viņam no sirds pateikt, piedod, jo es kļūdījos. Kāda bija muitnieka lūkšana, ka viņš sita pa tām krūtīm un teica, esi man grēciniekam žēlīgs. Un ko lūdzu farizējs? Paldies, kad es jau neesmu tāds, kāda esat jūs. Ne? Jā. Tikai pie viņa var notikt izlīdzināšanās, pie Jēzus. Tāpēc tas vēl mums atgādina, ka ticības dzīvē nav nekādu starpnieku, lai kā mēs gribētu. Lai kā mums velkās dažkārt līdz no vecās dzīves kādi starpnieki. Jūs to zinat, es jums neatgādināšu. Nav nevienu starpnieku. Nav purgatorijas, nav uzgaidāmā telpa, ka tu šeit nomirsi. Vienkārši nav. Vienreiz dzīvo un vienreiz mirst. Punkts. Un nekas nevar cilvēka dzīvi glābt, kā viņa Jēzus Kristus. Ar to mēs esam tikuši skaidrībā. Jēkaba vēstule 5. nodaļa mūs par to aicina domāt, vai arī šodien mūsu vidū ir iespējama droša vide, kurā es varu atrast savus brāļus un māsas, kuriem uzticēt savu dzīvi vai vismaz daļu no savas dzīves. Es uzreiz gribu sacīt, ka šis nav viegls uzdevums nevienam no mums atrast tos cilvēkus, kuram es varu izskatīt sirdi. Tagad neatbildiet man, nekratot galvu, bet padomājiet, vai tev šodien draudzē ir cilvēki, ar kuriem tu no sirds vari izrunāties par to, kas tev dzīvē nospiež? Vai tev ir draudzē cilvēki, kuram tu var izsūdzēt savus grēkus? Izsūdziet citam savus grēkus. Godīgi, mēs tak neiesim pie visiem to darīt. Mums ir cilvēki, kuriem mēs uzticamies mazliet vairāk un uzticamies mazliet mazāk. Bet atrast tos cilvēkus, pie kura es varu aiziet, pie brāla, vai tā arī var būt māsa, tad paklausies tu man. Man ir ļoti grūti šobrīd. Es cīnos ar tām un tām lietām. Vienkārši uzklausu un aizlūdzu par manu Dievu. Es kādreiz pat esmu sacījis tā. Vienkārši paklausies mani un aizlūdzu. Nekomentē. Man patika māsa Mudīte sacīja, ka mēs dažkārt daudz runājam. Tu tā biji, kas teica, jā,
ka mēs ļoti daudz runājam. Tad, kad brālis vai māsa atnāk pie manis un izsūda savus grēkus, ko mums patīk darīt? Kratīt ar pirkstu. Kratīt ar pirkstu. Ko mēs darām kratot ar pirkstu? Bieži vien nosodām. Mēs bieži vien, mīļie, pie citiem apkarojam grēkus un nepilnības, kuras ir mūsu pašu dzīvē. To man kāds brālis reizēm laiku apakaļ teica šeit. Tad, kad tev viens konkrēts cilvēks krīt acīs katru svētdienu, un tu nespēji viņu mīlēt, un nespēji viņu pieņemt, un tu redz, vai cik nelāgi viņš dzīvo, tad vispirms paskaties, vai tā pati problēma nav tavā dzīvē. Kā jums liekas, viegli ir sirdi izmeklēt un atzīties pašam sev, kad jā, patiesībā arī tajā reizē tā pati problēma bija manā dzīvē. Un man viņa tā kaitināja pie tā otra cilvēka. Un mēs zinām gadījumus, kad mēs izskatām cilvēkiem savu sirdi. Un cilvēki aiziet no draudzes. Kāpēc aiziet no draudzes? Tāpēc, ka kāds vienkārši nevarēja savaldīt savu muti. Un viņš aizgāja, izrunāja pa visu ciemu, pa saviem kaimiņiem izstāstīja, saviem radiem. Un arī nepietiek jau ar to, ka mēs cilvēkus piekodinām. Tu tikai nevienam nesaki šo. Tas ir aicinājums. Runāt vēl vairāk, bieži vien. Un tad, kad tā notiek, tad tavs grēksūdzes noslēpums ir izpausts. Tad, kad tu pastāsti brāļa, tagad uz brāļiem, bet tas arī attiecās uz māsām. Ja tu izstāsti to noslēpumu, ko tev kāds izkratīja sirdi, un ja tu to izstāsti citam vēl ar otra cilvēku nepiekrišanu, tad tu esi izpausts grēksūdzes noslēpumu. To reizēm saku uz mācītājiem, šī ir ļoti stingra lieta. Neizpaust grēksūdzes noslēpumu, īpaši citās konfesijās. Mums varbūt nav tik strikti, bet tomēr ir gan. Ja cilvēks ir nācis arī pie mani, kā pie mācītāja, un izpaudis savu grēku, tad es nedrīkst iet un buldurēt pa visu Priekuli, pa Liepāju, par Latviju. Es nevaru rakstīt Facebookā, Instagramā, TikTokā un izpaust to grēksūdzes noslēpumu, ko man kāds ir uzticējis. Un iespējams, ka šī lieta arī šodien ir viena ļoti liela samilzus problēma, varbūt kaut vai tā iemesla dēļ, ka mums ļoti patīk runāt. Un reizēm tiešām varbūt paklusēt Dievu priekšā, mācīties to darīt vairāk, lai pēc iespējas ar tīrākām sirdīm mēs varētu kalpot brāļiem un māsām. Neusticēšanās. Tad, kad ir jāizvelk viena lieta no šīm pāris pantiem, tad es personīgi teiktu, ka Jēkabs šeit runā par neusticēšanos. Neusticēšanos saviem brāļiem un māsām. Un draudzes viens no kopīgiem uzdevumiem, tavs un mans, ir radīt vienu drošu vidi draudzē, kur mēs varam atrast vismaz 2-3 cilvēkus, ar kuriem es varu izskatīt savu sirdi tad, kad man ir ļoti grūti. Kur es varu runāt par tām lietām, kas man traucē attiecības ar Kristu. Man ir bijušas situācijas, kur es neesmu runājis. Un ziniet, kas par iemeslu ir bijis? Man ir bijusi iekšķīga pārliecība. Un varbūt, ja būtu parunājis, varbūt būtu lausti kaut kādi stereotipi, es nezinu. Bieži vien mūsu attiecības bojā stereotipi par cilvēkiem. Man likās, ka viņš ir tāds. Beigās, kad tu parunā, tīri sakarīgs cilvēks. Tīri normāls. Bet reizēm stereotipi traucē attiecībām. Un es neesmu runājis vienīgi iemeslu dēļ, man ir bijusi sajūta, ka man nesapratīs līdz galam, ko es teikšu. Kad tad, ja es vaļsirdīgi parunāšu par to, kas man šobrīd dzīvē traucē, es neesmu pārliecināts, ka tas cilvēks man līdz galam sapratīs. Kāpēc? Tāpēc, ka mums visiem ir bail no nosodījuma. Arī tev. Mēs neviens neilgojamies, ka mums tur atnāks un es tur būšu izraudājis savu sirdi, un pēc tam vēl es stundu klausīšos, cik es esmu bijis aplams. Mēs jau šīs lietas zinām, kas patīk Dievam un kas nepatīk Dievam. Arī tad, kad tu nāc uz vakarēdienu dievkalpojumiem, tu jau zini, kas
Kas ir tās lietas, paņemsim aizgājušo nedēļu. Mēs tak mīļie zinām, kas ir traucējis manā uzvedībā attiecības ar Kristu. Mēs zinām tās lietas. Mums nav nevienam jānāk un jāatgādina. Mēs to vienkārši izsakām Kristumu ticībā un pārliecībā, ka Kristus piedod grēkus. Ja mēs esam ticīgi cilvēki. Mēs esam ticīgi cilvēki. Dīvains jautājums, vai ne? Vai baznīcā ienāk ticīgi cilvēki? Ja mēs esam ticīgi cilvēki, tad ticīgo starpā šādas lietas nevajadzētu notikt. Ticīgo starpā nevajadzētu notikt aprunāšanām aiz muguras, vai tad, kad man izkrata sirdi, tad es to buldurēju tālāk citiem cilvēkiem. Jo ziniet, kad mēs reizēm viens otru sodām vairāk nekā Dievs mūs sodītu. Dievs mūsu rētās ielai eļļu, tad, kad mēs izsūdzam grēkus. Bet ko dara cilvēki? Eļļas vietā iekais sāli. Iekais sāli. Savas patiesībā mēles nesavaldības dēļ mēs esam nesavaldīgi cilvēki. Ebrejiem, ja nemaldos, ebrejiem vēstule runā par mēli, mazo locekli, kas aizdedzina liels mežs. Es kādreiz nožēloju to, ko tu esi pateicis. Es gāju mājā un teicu, oi, kas man mēlē koda. Nevajadzēja to teikt. Vienkārši nevajadzēja to teikt. Tādā formā, kādā es to pateicu, nevajadzēja to teikt, jo es redzēju, ka es ievainoju otru cilvēku. Es viņu ievainoju. Un šis Jēkaba vēstules aicinājums mācīties būt, kalpot cits citam ir saistīts ar to, ka mums ir jāmācās novilkt savas maskas. Vienkārši maskas ir jāmācās novilkt. Kad jūs pēdējo reizi atnācāt uz draudzi un teicāt, šī ir tā vieta, kur es varu būt tāds, kāds es esmu. Vienkārši tāds, kāds es esmu. Jūs tā tagad visi skatieties uz maniem dīvaini. Varu būt tāds, kāds es esmu. Kāds tad es esmu? Vai tāds, kāds tu šobrīd esi dievkalpojumā, tu tāds patiesi esi? Vai tāds, kāds tu nāc Dievu priekšā baudīt vakarēdienu, vai tiešām tu tāds esi, kāds tu esi atnācis? Jo reizēm jau mums liekas, ka mēs esam labāki par citu cilvēku. Es jūs varu mierināt. Mums visiem ir tarakāni. Šeit. Citam lielāk, citam mazāk. Citam lielāk, citam mazāk. Un viņi katrs skrien savā ātrumā. Man viens ticības brālis kādreiz teica, ka cilvēka galva ir viens liels banānu koks, kas ir pilns ar mērkaķiem. Ziniet, kā mērkaķi haotiski tur uzvedās. Tur. Ja? Lēkā no zara uz zara, svaida banānus. Ja? Tā reizēm ar mums notiek. Mums galvās ir tāds juceklis. Tāds juceklis, un tad vēl atnākam uz baznīcu, un jūs mācītājs, jūs māca un aicina arī pats sevi. Iesāksim dievkalpojumu ar klusu lūkšanu. Tu tā stāv un domā, ko viņš grib no manis? Kas par klusumu? Man ir jāiet mājās, jācep kotlets, vēl jāmazgā vēļa, jāizdara darbi, jo pirmdien man ir jābūt darbā. Bijis pret, par ko runāja mācītājs? Labi, noklausīšos YouTube'ā. Trešdien. Pienāk trešdiena. Nenoklausamies, ne? Nenoklausamies bieži vien. Mums katram ir vajadzīga piedošana gan savstarpēji, gan no Kristus. Un starp citu, savā laikā mēdza uzskatīt, ka cilvēka slimība, te Jēkabs ar pieskarās dziedināšanai, ka cilvēka slimība ir ļoti saistīta ar nepiedošanu, ar ilgstošu nepiedošanu. Ja tu ilgstoši turi rūgtumu, tad pirmais, kas cieš kuņģis, ciešot, tā sakot. Kaut kā uzreiz krīt visiem, kuriem tagad sāk sāpēt kuņģis, vēders, jūs zinat, kas ir jūsu problēma. Ne? Neiet mājās un nedzeriet nošpu, vienkārši piedodiet, atlaidiet. Vēders pārstās sāpēt. Es gribu sacīt, ka daļa patiesības ir tajā, kad cilvēks dzīvojot tādā saspringtā, kur viņam visu laiku ir jācīnās, jāpiedod, un piedot ir grūti. Bez visiem mums piedot ir grūti. Jo ir piedošanas, kas ir vieglas tādas,
Nezinu, man šorīt draudzes priekšnieks, man liekas, uz kāju man uzkāpa. Es viņam pēc minūtes jau viņu... Es pastījos vienkārši, vai nav nosmērēta kurpi, jo es domāju, kā es tā nākšu jūs priekšā ar netīrām kurpēm, bet viņš uzkāpa, es jau viņam esmu piedevis. Bet ko darīt tad, kad mani aizskar vairāk? Ko darīt tad, kad draudzē tiek aizskarti mani bērni? Ka kāda māsa man pienāk klāt maniem bērniem un saka, tā kā tu tā darīji, nedari vairāk. Un mamma tā noskatās vienreiz ar baltu aci. Neko. Viņa tā pie sevis domā, pamēģina otrā svētdienā tā izdarīt. Kas notiek otrā svētdienā? Melns jau var neguļ, mīļie draugi. Viņš atkal rada tādu situāciju. Mamma saka, vēl vienreiz tāda būs māsiņa mīļā. Mēs parunāsim savādāk. Un ko dara velns? Berzē rokas. Un viņš ir uzmodelējis vēl vienu situāciju nākamā svētdienā, kur tam bērnam varbūt pat kaut ko vairāk pasaka. Kāpēc tik skaļi ripināja mašīnas? Ka viss lūdz Dievu. Un viss. Un karš ir rokā. Un cilvēks saka, es vairāk nenākšu šito draudzi ar bērniem. Šī draudze nav radīta vispār bērniem. Te tikai pieaugušie var nākt, nobriedušie var nākt. Mums visiem ir vajadzīga piedošana. Un ilgstošs rūgtums un dievbijības trūkums ir tas, kas var būt arī, jo tad, kad jūs lasat Bībelē vārdu dziedināšana, šo jūs būs ierakstīts svētru, un šo jūs izgrieziet laukā un atgādiniet sevi reiz, ka jūs to dzirdat. Dziedināšana nav saistīta tikai ar miesas dziedināšanu Bībelē. Tad, kad Bībele runā par dziedināšanu, tas nav par to, ka tīzli paliek veseli, kropli paliek veseli. Ja man bija kāja beigta, viņa būs vesela. Vārdā dziedināšana nav tikai miesas dziedināšana. Ko Jēzus māca? Labāk izrauj vienu aci. Labāk tu kroplis ieeji debesu valstībā, nekā ar 2 kājām un 2 rokām šeit danco par zemi, zemes virsū. Tā kā visu pirms, kad mēs lietojam vārdu dziedināšana, vispirms mums ir vajadzīga dvēseles dziedināšana pie Kristus. Pamatā. Ka viņš nāk pie mums un mums palīdz, dod spēku cīnīties ar nepiedošanu, ar visām šīm lietām, kas mums traucē dzīvot. Izsūdziet citam savus grēkus. Kad pēdējo reizi, kad tu uzklausīji brāļu vai māsu grēksūdzi, jo tad, kad es lietoju vārdu grēksūdzi, mīļie, jūs nedzirdēsiet, kad retos gadījumos atnāk pie cilvēka un saka, tagad tu klausīsies manu grēksūdzi. Tā nesākās daudz sarunas. Bieži vien mēs runājam, es tev uzticos, jo es zinu, ka tu par manīm aizlūgs un man netiesās. Bet vai uzklausot citu cilvēka dzīves stāstus, mēs cenšamies viņu saprast? Netiesāt. Šis tagad ir populāri. Tad, kad tu izsūdz grēks, ko saka? Netiesā mani. Tu man neko nedrīkst pateikt. Tu man nedrīkst pamācīt. To vārdu netiesāt nevajag valkāt kā tādu vecu deķi. Vārds netiesāt ir tajā brīdī, kad es saku, mīļais brāl, tu par saviem grēkiem debesīs netiksi. Es to neizšķiru. To izšķir Kristus. Es tā nedrīkstu sacīt. Tad ir tiesāšana. Bet ja pamācu mīlestībā, mums jāmācās pamācīt mīlestībā vienam otru. Tas ir savādāk. Ja tu man pamāci, ka es gribu iet mājās un tikt vaļā no savu grēku, tad tu esi izpildījis savu uzdevumu. Pareizi, bibliski. Jo tad, kad Jēzus mūs pamāca, Jēzus vienmēr dod atgriešanās ceļu, nevis ieved tikai strupceļā. Mēs arī cilvēki to nevaram tā darīt. Un vienkārši aizlūgt par viņiem un turpināt viņus mīlēt, tādi, kādi viņi ir. Jēzus brīdina savus mācekļus Jāņa 20:23, sakot, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Un kāda ir otra pānta daļa? Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Tu spēj iedomāties, es varu paturēt tavu grēku. Es varu neatlaist tevi. Ziniet, ka mēs turam viens otru tādās neredzamās saitēs. Neredzamās saitēs. Kādreiz mēs tā ālējamies un sakām, ausis niez mani aprunā. Ja? Vai vaigi paliek sārti, par manīm daudz runā šajā brīdī. Mēs varam turēt arī garīgās saiknēs otru cilvēku un neatlaist, nelaist viņu vaļām. Un es paskaidrošu. Man jau dažkārt liekas, ka arī šī lieta
otra cilvēka neatlaišana ir saistīta ar dziedināšanu. Un nepārprotiet man, es paskaidrošu, ka dziedināšana, klausies, ir absolūta Dieva kompetence, ko viņš dziedinās, ko viņš nedziedinās, ja mēs runājam par miesas vainām. Mēs nevaram nekad nestāstiet cilvēkiem, atnāc uz dievkalpojumu un tu būsi dziedināts. Un ja nu nebūs. Atnāc uz dievkalpojumu, par tevi lūgs Dievu un tu obligāti taps dziedināts. Ja nu nē, tu vari būt pārliecināts, ka Dievs viņu tā dziedinās. Es esmu gadus jau atpakaļ, jau 17 gadus atpakaļ. Man ar epilepsiju atveda. Tajā laikā ar smagu epilepsiju kritu. 2 brāļi man zem ar tādu reipstošu galvu, es tur gāju līgodamies. Man pateica, tu aizies uz to dievkalpojumu un tevi tur dziedinās. Es aizgāju, pa ceļam 3 lēkums un mājās 4 lēkums. Nedziedināju. Vai Dievs ir slikts? Vai Dievs ir neusticams? Vai Dievs visus dziedina šodien? Visus tīzlos, visus kroplos? Vai mēs tā varam apgalvot? Nē, mēs tā nevaram apgalvot. Arī Bībele to nerāda. Arī mazo bērniņu, ko atnes pie farizejiem. Farizēji, ko teica Jēzum? Kas ir pie viņa grēkiem vainīgs? Māte vai kas tur? Jēzus saka, nē. Ne grēki ir viņa problēma, ne vecāki ir viņa problēma. Dieva darbam vajag pie viņa parādīties. Ja? Tā kā mēs nevaram cilvēks tā maldināt un sacīt, atnāc un tu tapsi dziedināts. Dziedināšana ir Dieva kompetence, un tu neesi Dievs, lai to tādus vārdus sacītu. Bet ko es vēlējos sacīt, ka cilvēka nepiedošana un rūgtuma turēšana var vēlēties, lai otram netiktu piedots. Var vēlēties, lai otram netiktu atlaists. Lai viņš turpina vairāk pamocīties, lai viņš vēl vairāk apzinās savu stāvokli, kā viņš man darīja pāri. Paklausieties cilvēks, kā reizēm saka, tu piedevi viņam? Jā, piedevu. Paiet minūte, un viņš jau runā par to cilvēku ar tādu rūgtumu kaklā. Es viņam tā pagaidu, bet minūte apkārt tu teici, tu piedevi. Kāpēc tu turpini runāt par viņu tādas negantības? Mēs reizēm turam cilvēkus saistītus. Kad es jau zinu garīgas frāzes, piedodiet, un jums taps piedots, es jau piedodu. Bet naktī gulēt nevaru tā cilvēka dēļ. Jēzus saka, kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Tāpēc nepiedošana ir apzināta nevēlēšanās, lai otrs saņemtu dziedināšanu no kunga. Es tā to notulkoju, pavisam īsi. Apzināta nevēlēšanās, lai tas otrs saņemtu dziedināšanu. Tā ir apzināta sevis un citu ieslodzījumā turēšana, kas dara postu visai Dieva draudzei kopumā. Visai Dieva draudzei kopumā. Ja tu sakašķējies ar kādu no draudzes cilvēkiem, tad tu vari būt pilnīgi pārliecināts, ka tas nav tikai starp tevi un viņu. Tas posta visu Dieva draudzi, ja tas ilgstoši tā tiek turēts draudzes vidē. Posta visu Dieva draudzi. Un lai arī kā tu gribētu attaisnoties, tas ir starp mani un viņu. Nē, tas nav starp mani un viņu. Ja tas notiek draudzē un tu esi šīs draudzes loceklis, tas posta visu Kristus miesu. Un Jēkabs aicina aizlūgt vienam par otru. Jēkabs aicina aizlūgt vienam par otru. Aizlūgt tad, kad ir notikusi brāļa vai māsas grēksūdze. Kāpēc es lieku tādu akcentu? Jo dažreiz tam ir būtiska nozīme, un es paskaidrošu kāda. Proti, vai tad, kad es būšu uzklausījis brāļa grēksūdzi, zinot, ko viņš ir pastrādājis, vai es spēšu ar mierīgu sirdi lūgt Dievu par viņu? Tad, kad es zinu, ko viņš ir izdarījis. Un reizēm pie mums nāk cilvēki ar tādiem grēkiem, ka liekas, tiešām, es par tevi nebiju tādās domās. Tu to dari savā dzīvē? Ja? Vai es spēšu par viņu lūgt Dievu tad, kad viņš man to būs pastāstījis un uzticējis? Jo nosodīt reizēm ir daudz ātrāk un lielāka vēlme nekā patiesi par otru cilvēku aizlūgt.
Kad pēdējo reizi tev ir izdevies patiesi aizlūgt par otru cilvēku, tad, kad viņš tev ir uzticējis savu grēku? Netiesājot, neturot rūgtumu, neizbazūnējot brāļu un māsas grēku citiem. Jo ziniet, kas ir grēksūdze? Jūs varat atrast citu definīciju. Es esmu atradis sev, ko nozīmē grēksūdze. Grēksūdze ir tad, kad mēs noslēpumā pienesam brāļa vai māsas grēku Dievam. Noslēpumā pienesam. Tas ir tad, kad tas ir starp tevi un mani. Tur vairs nav trešā persona iesaistīta, izņemot Dievu. Noslēpumā pienesam brāļu un māsas problēmu Dievu priekšā. Tad tā ir grēksūdze. Citiem vārdiem sakot, mēs uzticam šo grēku Dievam. Galatiešiem 6. nodaļas 1. pants saka, brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, es esmu pasvītrojis, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar kādu garu? Lēnprātīgu garu. Lēnprātīgu garu. Un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīt kārdināšanā. Man arī pašam uz savu dzīvi ir jāskatās. Un šo es izprotu kā vienu no tādas patiesas aizlūgšanas pamatprincipiem. Ja būsim mīļie godīgi, tad mums cilvēkiem nereti patīk vienam par otru paaugstināties. Domāt, ka es esmu labāks nekā ir otrs, mans brālis vai māsa. Pāvils to 1. vēstules korintiešiem 10. nodaļā 12. pantā apgāž, sakot, tādēļ, kas šķietas stāvam, pielūko, ka nekrīt. Un tas ir domāts, ja es nāku un uzklausu grēksūdzi ar nosodījumu un ar tādu tiesāšanas garu. Pāvils saka, uzmanies, kad arī tu nekrīti, jo arī tu esi vājš pret kārdināšanām. Arī velns tevi kārdina, esi piesardzīgs ar tādiem nosodījumiem. Un šo dara atminēties ik reiz, kad mēs nonākam saskarsmē ar citiem cilvēkiem, ar citu cilvēku grēkiem un vēl vairāk ar otra cilvēka uzticēšanās depozītu. Jo, ja viņš ir izvēlējies konkrēti tevi, pie kā nākt un izkritīt sirdi, tad tas nozīmē, ka viņš tev uzticas vairāk nekā pārējiem. Ka viņš pie tevis ir atradis kaut ko tādu, kas nav citos. Novērtē to. Novērtē to. Tad, kad tev prasa aizlūdz par mani, vienkārši aizlūdz. Saņemat aizlūgšanas telefonos, aizlūgšana vajadzība īziņās, WhatsAppā. Tev atrakst aizlūdz Dievu par mani. Jums tā nav gadījies, ka tu pie sevis domā, ka būšu mājās aizlūgšu. Ja? Tev tā sanāk, vienmēr tā aizlūgt, vai pēc nedēļas apstīties ziņu un pateikt, man par viņu bija jāizlūdz. Aizmirst pavisam. Man ir bijuši tādi gadījumi, kur man atsūt ziņu aizlūdz, es aizmirstu. Izkrīt no galvas, un cilvēks atsūt, paldies par aizlūgšanām. Jau ir daudz labāk. Dievs domā, Dievs piedod. Dievs piedod. Izslīdēja kaut kā. Droša vide. Un draudzē šo drošo vidi radam mēs. Mācāmies radīt. Tas nav kaut kāds modelis, ko mēs ieliekam draudzē, un tagad tā mums būs. Mēs mācāmies radīt vidi, kurā es varu runāt ar brāļiem un māsām, kurā es mācos turēt muti, tad, kad tas ir jādara, un vērsties pie Dieva ar brāļu vai māsas problēmu. Nest ticībā, ka Dievs piedod. Dievs arī mīl viņu. Un ja tu pēc dievkalpojuma šajā zālē var atrast kādu, kurš tev netik ļoti patīk, tad tu zini, ka viņš arī mīl viņu. Tāpat kā viņš mīl tevi. Un Dievs par mums katru var teikt, kā mamma saka par savu bērnu. Kod, kurā pirkstā gribi, sāp visi. Tā arī Dievs uz mums skatās. Kod, kurā pirkstā gribi. Stāsti par viņu, ko tu gribi. Es viņu mīlu tieši tāpat, kā es mīlu tevi. Un ne mazāk, un ne vairāk. Lūksim. Jā, debes Tēvs, paldies par vārdu, paldies par Bībeli. Tēvs, kuru tu mums esi devis kā dzīvības grāmatu un piešķīris mums gudrību un atklāja mums kādas lietas, ko mēs neesam agrāk redzējuši.
un dzirdējuši un piedzīvojuši. Un Tēvs, tā ar Tavu vārdu būs vienmēr, kamēr mēs dzīvosim. Tā ir bagātības krātuve, kas nekad nepaliek sausa un neizsīkst. Mēs vienmēr pie Tevis nākot un Tavu vārdu lasot, varēsim dzert un piepildīt Tavu garu, debes Tēvs, kas ir pāri plūstošs gars, ko Tu, Tēvs, dod pāri plūstoši mums katram. Un Tēvs, mums vēl ir kāds brīdis, kā draudzēji, pirms mēs baudīsim šo piemiņas mielastu. Un Tēvs, Tu redzi mūs. Tēvs, Tu redzi ne tikai mūsu prātus, bet arī mūsu sirdis, Tēvs. Un Tu vienmēr redzi, ar kādām sirdīm mēs baudām Tavas asins un dzeram un baudām Tavu miesu. Tēvs, palīdzi, dod spēku mums piedot. Dod spēku neturēt ilgstošu rūgtumu. Dod spēku mums patiesi un no sirds aizlūgt, pat tad, kad pie manis pienāk brālis vai māsa, ko man ir grūti mīlēt. Tēvs, dod mums spēku, jo bez Tava spēka mēs esam pazuduši. Bez Tava spēka mēs esam nepilnīgi. Jēzu, mēs uzticam savas domas un savu sirdi šobrīd ieliekam Tavās rokās, lai ar tīrām un šķīstām sirdīm mēs varam nākt pie šī vakarēdiena un laust Tavu miesu un dzert Tavas dzīvības asins, Jēzu. Tavā vārdā. Āmen.